Labdien! Šodien mēs aplūkosim, kā var izdalīt divas algebriskās daļas. Aplūkosim grūtākus piemērus, kur no sākuma skaitītāju vai saucēju mums vajag sadalīt reizinātājos. Beigās ielikšu linku uz video ierakstiem, kur agrāk stāstīju par to, kā vispār var izteiksmi sadalīt reizinātājos. Bet tagad aplūkosim, kā vajag dalīt divas algebriskās daļas. Tā, rakstu vienādības zīmi un redzu, kā man skaitītajā, un šeit arī skaitītajā, ir vesela izteiksme ar plusu. Tātad man ir summa. Aha, es zinu, kā saīsināt, es varu tikai reizinātājus. Tātad man summu vajag pārveidot par reizinājumu. Kā es to varu izdarīt? Es redzu, ka, piemēram, man ir 8 m plus 8z. Tātad astotnieku es iznesīšu pirms iekviņas kā reizinātāju. Iekviņā man paliek m plus z. M plus z. Tā, saucējā man būs 64. Tā, es pagaidām neveidošu apgrieztu daļu un dalīšanu nepārveidošu par reizināšanu. Tātad es pārveidošu, pārrakstīšu, gandrīz pārrakstīšu šo daļu, tad es sadalīšu reizinātājos skaitītāju. Es zinu, ka vajag iznest m pirms iekviņas, un iekviņā man paliek m plus z. Saucējā man būs 48 m kvadrātā. Nu ko, tagad es varu apgriezt otru daļu, dalītāju, un tagad dalīšana pārtops par reizināšanu. Tā, pārrakstu pirmo daļu, iegūšu 8 m plus z. Saucējā, protams, paliek 64. Tā, dalīšana pārveidojas par reizināšanu, un tātad uzreiz man vajag apgriezt daļu. Tātad skaitītajā man būs 48 m kvadrātā. Saucējā man būs m un iekviņā m plus z. Aha, tagad es varu saīsināt. Es varu saīsināt vienādas izteiksmes, jeb vienādus reizinātājus. Tā, ko es redzu, ka man ir iekviņa m plus z skaitītajā un saucējā. Tātad es saīsinu šo iekviņu, tātad abas iekviņas. Es dalu ar m plus z, man būs 1 paliek un 1. Tā, tagad redzu 8 un 64. 8 dalīts ar 8 ir 1, 64 dalīt ar 8 būs 8. Tā, uzreiz varu saīsināt arī 8 un 48. 8 dalīts ar 8 būs 1, 48 dalīts ar 8 būs 6. Tā, un tagad izdalu m un m kvadrātā. Tad izdalu ar m, jeb saīsinu ar m. Tā, m dalīts ar m būs 1, m kvadrātā dalīt ar m būs m pirmajā pakāpē. Tad es svītroju nost pakāpi, jeb kāpinātāju, un rakstu viennieku. Tā, tagad atliek sareizināt skaitītājus savā starpā un saucējus. Tā, skaitītājus reizinu 1 reiz 6 reiz m, iegūšu 6m. Saucējus sareizinu 1 reiz 1 reiz 1, tātad būs 1. Bet es zinu, ka, ja man saucējs ir viennieks, tātad man ir vesela izteiksme, jeb arī vesels skaitlis. Mūsu gadījumā ir izteiksme. Rezultātā es iegūšu 6m. Un tā ir mana atbilde. Tā, aplūkosim otru piemēru. Tātad es redzu, ka man pirmajai daļai saucējs ir vesela izteiksme. Es izmantošu saīsinātās reizināšanas formulas, lai dabūtu reizinātājus. Tā, otru daļu es nepārveidošu, tāpēc uzreiz dalīšanu pārveidošu par reizināšanu un apgriezīšu daļu. Tā,
Tātad pirmā daļa man būs 9ax, 9ax, tā, un saucējā, drausmīga daļasvītra, pārrakstīšu, tā jau labāk. Tā, un saucējā man būs iekviņa a plus x kvadrātā. Tā dalīšana pārveidojas par veicināšanu un apgriezīšu daļu. Tātad man būs a plus x kubā un saucējā man būs 18a kvadrātā. Nu re, tagad man vajag saīsināt. Tātad es redzu, man ir vienādas iekviņas. Tātad es dalu ar a plus x un tas viss kvadrātā. Šeit man būs 1, bet šeit paliek tā pati iekviņa. Tad bija 3 iekviņas, 2 saīsināju, paliek 1 iekviņa. Tagad saīsinu 9 un 18, tad dalu ar 9, šeit būs 1, šeit būs 2. Tā, dalu ar a, tad šeit būs 1, un šeit, protams, paliek pirmā pakāpe. Nu ko, tagad man vajag visu sareizināt. Tātad man būs x, pirms iekviņas, un iekviņā būs a plus x. Saucējā paliek 2a. Tā, jūs man teiksiet, ko es taču varu saīsināt a un a. Bet tā nedrīkst, jo saīsināt drīkst tikai reizinātājus. Bet es redzu, ka šeit pa vidu man ir plus, jeb summa, un sanāk, ka summu, tad summas elementu, es nevaru saīsināt. Tāpēc es saku, ka tā nedrīkst, un tagad nodzēsīšu to manu saīsināšanu un teikšu, ka šī daļa ir manā atbilde. Jūs, protams, varat arī sareizināt to x ar iekviņu, tad būs ax plus x kvadrātā, bet es teiktu, ka tas nav obligāti un var atstāt tādu daļu. Un šī daļa būs mūsu rezultāts, jeb atbilde. Tā, paldies par uzmanību, visu labu!